Čau! Kāds man prieks tevi atkal redzēt. Es biju sailgojusies. Tik ļoti biju sailgojusies. Šodien es vēlos tev pastāstīt krievu tautas pasaku Gailītis un pupa. Reiz dzīvoja Gailītis un Vistiņa. Gailītis vienmēr kaut kur steidzās, skrēja pār galvu un kaklu un bija neuzmanīgs. Savukārt Vistiņa viņu vienmēr pamācīja prātīgi teikdama: Mīļo Gailīti, neskrien tik traki, nesteidzies tā. Kādu dienu ar tevi notiks kāda nelaime. Esi uzmanīgāks. Kādu dienu sētā Vistiņa ar Gailīti ēda pupas. Gailītis tā steidzās, ka aizrijās ar pupu un nokrita zemē. Nabaga Vistiņa tā pārbijās, ka steigšus aizsteidzās pie saimnieces uz mājām, kliegdama: Saimniecīt, saimniecīt, dod man lūdzu sviestiņu! Es ieziedīšu Gailītim kaklu, viņš aizrijās ar pupu! Saimniece nesaprata, kas notiek, un teica: Tā, skrien ātri pie gotiņas un lūdz tai pieniņu, tad es varēšu uzkult tev sviestu. Un Vistiņa bija prom pie gotiņas. Satikdama gotiņu, viņa teica: Gotiņu, labulīt, lūdzu, dod man pieniņu, saimniece uzkuls sviestiņu, es ieziedīšu Gailim kakliņu, viņš aizrijās ar pupu. Gotiņa teica: Skrien pie saimnieka un prasi viņam priekš manis svaigu zāli. Vistiņa aizskrēja pie saimnieka un teica: Saimniek, dod gotiņai svaigu zālīti, tā dos man pieniņu, un saimniece uzkuls sviestiņu, un es varēšu ieziest Gailītim kaklu, viņš aizrijās ar pupu. Un saimnieks teica: Skrien ātri pie kalēja un prasi vislabāko izskapti. Vistiņa skrēja, ko mācēja pie kalēja, un lūdza viņam: Kalēj, dod saimniekam vislabāko izskapti. Viņš varēs sapļaut zāli priekš gotiņas. Gotiņa man iedos pieniņu, un saimniece izkuls sviestiņu. Savukārt es varēšu ieziest Gailītim kaklu. Viņš aizrijās ar pupu. Kalējs iedeva saimniekam vislabāko izskapti. Saimnieks sapļāva zāli un iedeva to gotiņai. Savukārt gotiņa iedeva pieniņu un saimniece izkūla sviestiņu. Un Vistiņa varēja sasmērēt Gailītim kaklu. Un pupa izslīdēja ārā, un Gailītis varēja atkal pēlpot. Tas piecēlās kājās un skaļi nodziedāja: Kikerigū! Ak, cik Vistiņa bija laimīga, ka atkal Gailītis jūtās labi. Oi, esiet uzmanīgi, nesteidzaties, un noteikti ne tad, kad jūs ēdat. Var sanākt ziepes. Paldies, ka klausījies pasaku. Atā, līdz nākamajai reizei! Hei! Ja tev patīk šī pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.